Svētītājs Gregorijs Palama. Sprediķa daļa Svēto virsapustuļu Pētera un Pāvila svētkos. Katra svētā piemiņa noteiktā svētku dienā ir izdevība pilsētai un valstī, pilsoņiem un valdītājiem dalīties kopējā priekā un sagādā lielu labumu visiem svinošajiem. Taisnā piemiņa tiek slavēta, saka gudrais Salamans. Kad taisnais tiek uzslavēts, ļaudis priecāsies. Kā mēs jau teicām, ja katru svēto pieminam ar himnām un attiecīgām uzslavas dziesmām, cik gan vairāk mums jāsvin Pētera un Pāvila piemiņu, pašu apustuļu pulka augstākos vadītājus. Viņi ir tēvi un vadītāji visiem kristiešiem, apustuļiem, mocekļiem, sirdskaidriem, priesteriem, hierarhiem, mācītājiem un skolotājiem. Kā mūsu kopīgās dievbijības un likumības vadošie virsgani un būvnieki, viņi kopj un māca mūs visus, kā gaisma pasaulē, kas satur dzīvības vārdu. Bet pirmais atkritējs, Sātans, pienāca pie viņa no labās puses, viltīgi maldinot viņu būt pārmērīgi kvēlam. Pestījušo ciešanu laikā, kad tas kungs teica saviem mācekļiem, jūs visi šī naktī pret mani apgrēcināsieties, Pēteris nepaklausīgi runāja viņam pretī. Viņš arī pacēla sevi augstāk par pārējiem sacīdams. Un ja visi apgrēcinātos, tomēr es ne. Tādēļ, ka viņš bija iedomības apburts, viņš nokrita tālāk kā pārējie, lai, tādējādi sevi pazemojis, viņš varētu galu galā parādīties daudz spožāks. Kā? Caur tūlītēju sevis nosodīšanu, viņa lielo bēdāšanos, nožēlu un zālēm, kuras atnes piedošanas asaras. Satriektu un pazemīgu sirdi Dievs nenicinās, un, jo dievišķas skumjas dod atgriešanās svētību, ko neviens nenožēlos, un, kas ar asarām sēja lūgšanas, tas ar prieku pļaus grēku piedošanu. Ik viens, kurš skatās uz Pēteri, redz, ka caur nožēlu un mokošām skumjām viņš ne tikai pienācīgi izdziedināja novēršanos, kurā viņš bija ierauts, bet arī pilnībā izrāva ar saknēm no savas dvēseles pārdrošības kaislību, kuras dēļ viņš lika sevi augstāk par citiem. Vēloties to parādīt visiem, tas kungs pēc viņa uzcelšanās 3. dienā izmantoja tos vārdus attiecībā uz Pēteri, kurus mēs lasām šodienas evaņģēlijā, jautājot viņam: Sīmani, Jāņa dēls, vai tu mani mīli vairāk nekā šie, ar to domājot vairāk nekā šie mani mācekļi? Bet redzi, cik ļoti pazemīgs viņš bija kļuvis. Viņš apstiprina, ka viņš viņu mīl, bet izlaiž vārdu vairāk, sakot: tiešām, kungs, tu zini, ka es tevi mīlu. Ko dara tas kungs? Tā kā Pēteris bija parādījis, ka viņš nav zaudējis savu mīlestību pret viņu, un tagad ir sasniedzis arī pazemību, viņš atklāti piepildi jau sen iepriekš doto apsolījumu un saka: gani manus jērus. No tā redzams, ka tā kunga vēlme mūs izglābt ir tik liela, ka viņš prasa tiem, kuri viņu mīl, tikai vienu lietu – vadīt mūs uz pestīšanas ganībām un aploku. Ilgosimies pēc glābšanas un klausīsim tos, kuri ved mūs tajā virzienā ar saviem darbiem un vārdiem. Bet, kad Pēterim jautāja atkal un atkal, vai viņš mīl Kristu, svētie raksti mums saka, ka viņš skuma atkārtotās jautāšanas dēļ, domājot, ka tas kungs viņam netic. Zinot, ka viņš mīlēja Kristu, apzinājās, ka šis jautātājs zināja viņu labāk nekā viņš pats zināja sevi, un jūsdamies nospiests, Pēters ne tikai atzinās, ka viņš mīlēja viņu, bet arī apliecināja sacīdams: kungs, tu zini visas lietas, tu zini, ka es tevi mīlu, jo tikai Dievs, kurš ir pār visu, ir visu zinošs. Kad Pēters bija veicis dziļi izjusto atzīšanos jeb grēksūdzi, tas kungs iecēla viņu par visas viņa baznīcas ganu un virsganu, un arī apsolīja ieskaut viņu ar tādu spēku, ka viņš izturēs līdz nāvei, pat nāvei uz krusta. Patiesi, patiesi, es tev saku, jauns būdams, tu pats jozies un gāji, kur gribēji, kad tu būsi vecs, tu izstiepsi savas rokas, un cits tevi jozīs un vedīs, kur tu negribi. Ar šiem vārdiem Kristus norāda, ka Pēteris nomirs uz krusta, un liecina, ka viņa krustā sišana nebūs netīša. Manis stiprināts, saka viņam Kristus, tu labprātīgi izturēsi visas šīs lietas manis dēļ un liecinās par mani. Vēlme tā darīt nav dabiska, bet pārdabiska priekš cilvēciskas būtības. Tāds bija Pēteris, kur var aprakstīt dažos vārdos. Bet par Pāvilu, kāda mēle vai cik daudz un kāda veida mēles var vismaz daļai attēlot viņa izturību līdz pat nāvei Kristus dēļ? Viņš bija pakļauts nāvei katru dienu, jeb drīzāk viņš vienmēr bija miris, vairs nedzīvoja pats, kā viņš mums saka, bet bija ar viņā dzīvojošo Kristu. Viņš ne tikai pašreizējā pasaulē visu uzskatīja par atkritumiem Kristus mīlestības dēļ, bet arī nākotne viņam aizņem otro vietu salīdzinot ar to kungu. Viņš saka: tāpēc es esmu pārliecināts,
ka ne nāve, ne dzīvība, ne eņģeļi, ne varas, ne lietas esošās, ne nākamās, ne spēki, ne augstumi, ne dziļumi nevarēs mūs šķirt no Dieva mīlestības, kas atklājusies Kristu Jēzu mūsu kungā. Viņam piemita dedzība Dieva lietās, un viņš dega par mums ar dievišķu dedzību. Un vienīgais vienlīdzīgais viņam šajā ziņā bija Pēteris, bet paklausies, cik pazemīgi viņš saka par sevi. Es esmu mazākais apustuļu starpā, un neesmu cienīgs, ka mani sauc par apustuli. Tā kā Pāvils liecināja par ticību, tāpat kā Pēteris, un viņam bija tāda pati dedzība, pazemība un mīlestība, tad, protams, viņi saņēma tos pašus apbalvojumus no tā, kurš izmēra visu ar pilnīgi taisnīgiem svariem, mērogiem un standartiem, jeb kā savādāk būtu bijis nepamatot. Tāpēc tas kungs teica Pēterim: Tu esi Pēteris, un uz šās klints es gribu celt savu baznīcu. Turpretī par Pāvilu viņš teica Ananajam: Viņš man ir izredzēts ierocis, nest manu vārdu tautu, ķēniņu un Izraēla bērnu priekšā. Kādu vārdu? Protams, mums iedoto vārdu, Kristus baznīcas vārdu, kura atrodas uz Pētera pamatakmens. Redziet, Pēteris un Pāvils ir vienlīdzīgi izcilībā un godā, un it kā uz viņiem tur uz baznīca. Tādēļ arī tagad baznīca sniedz viņiem abiem vienu un to pašu cieņu, un svin šodien abus kopā ar vienādu cieņu. Mēs, aplūkojot viņu dzīves iznākumu, arī atdarināsim viņu dzīvesveidu vai vismaz viņu atjaunošanos caur pazemību, jo mēs visi daudz reižu katru dienu grēkojam, un mums citādi nebūtu cerības uz pestīšanu, ja vien mēs to nemeklētu ar pastāvīgu nožēlu. Nožēla, kura ir īsta un patiesa no sirds, pārliecina nožēlotāju vairs negrēkot, nebiedroties ar samaitātiem cilvēkiem un neblēns ziņkārīgi uz kaitīgām baudām, bet nicināt pašreizējās lietas, pieķerties nākotnes lietām, cīnīties pret kaislībām, censties darīt tikumus, visādā ziņā būt pašsavaldīgam, būt nomodā ar lūgšanos Dievam un izvairīties no negodīgiem nopelniem. Tā pārliecina viņu būt žēlsirdīgam pret saviem pārdarītājiem, būt labvēlīgam pret visiem palīdzību prasošajiem, kuriem ir vajadzīga viņa palīdzība, vai tā būtu sniedzama ar vārdiem, darbiem vai naudā, ka caur pakalpošanu savam tuvākajiem viņš var iegūt Dieva mīlestību, pretī mīlestībai pret savu tuvāko, piesaistīt dievišķo labvēlību un sasniegt mūžīgo žēlsirdību un Dieva bezgalīgo svētību un žēlastību, lai mēs visi sasniegtu to ar Dieva vienpiedzimušā dēla žēlastību, kuram pienākas gods, vara, cieņa un pielūgšana kopā ar viņa beziesākumu esošo tēvu un vissvēto, labo un dzīvedarošo garu, tagad, vienmēr un mūžīgi mūžos. Āmen. Svētītājs Gregorijs Palama.